Nē, nav. Man liekas, ka cilvēki vairāk komentāros izsaka tos. Latvijā, man liekas, tā ir ierasts. Kāds ir komentārs pats tāds žostkākais? Es tāds, ja godīgi necenšos tieši tos atcerēties tā ļoti, bet viņi visvairāk uzpeld tad, kad ir karikatūras par Ukrainu, par valodu, agrāk bija par 9. maiju, tagad tas vairs nav tā aktuāli. Tās tēmas, kur ieslēdzās, tad ir atsūta kādu arī Facebookā, varbūt tas jau parasti tas kanāls, kur tad to ritīgo to izlikt tad kādu privātu ziņu ar kaut ko tur tādu pavisam patīkamu pēdiņās. Gadi, ļoti daudz ir dažādas tādas asas tēmas, par kurām gribētos citreiz pajūkot. Ir kaut kāda tēma, par ko tu 100 punkti nekad nejūkosi? Nē, man nav tādas vienas tēmas kaut kādas. Vienkārši jājūt pašam iekšēji. Tas ir tāds vairāk sajūta jautājums. Jājūt, par ko tu vari zīmēt, vai drīzāk kā tu vari zīmēt. Tā es varētu teikt. Tās tēmas var būt ļoti dažādas, bet tas kaut kāds iekšējais, nezinu, kompass vai vēl kaut kas, ka tu nekad tu nevari to reakciju tāpatās 100% prognozēt, bet vienkārši, ka tu sajūti, ka tas nebūtu ok, vai tas nebūtu kaut kā tavā tajā stilā, vai kā to darīt. Jā.